jo nākamie runātāji ir no Bērnu aizsardzības centra uzticības tālruņa nodaļas. Ilze Garkalne un Marija Sorokina, vecākās ekspertes, bet es teiktu, un runās par krīzes intervences pakalpojumu, bet es gribu mazliet ievirzīt, kāpēc jūs šeit esat. Es atceros, kad mēs plānojām konferenci un runājām par ko būtu jārunā, jo tas nav tikai tāpēc, ka jūs nodrošināt šo krīzes intervences pakalpojumu, bet tas ir tāpēc, ka mūsu biedri ir redzējuši jūsu darbībā, un tas ir patiešām, katrā gadījumā mēs ar Unu vēl runājam, un stāstīja, ka viņi teica to, ka tajā reizē, kad bija šīs te avārija janvārī, 10. Ventspilī, tad varēja novērot šī pakalpojuma darbību praksē. Tas ir ļoti vērtīgs risinājums, un tāpēc arī mēs domājām par to, ka ir svarīgi, lai jūs arī pastāstat. Tomēr, lai arī kā, droši vien iesaistītie cilvēki situācijās to zina, bet arī tie, kas nav bijuši iesaistīti dažādās krīzes situācijās, lai jūs pastāstat par šo risinājumu. Kā tas izpaužās? Es ļoti ceru, ka jūs iekļausieties, jo vairāk, diemžēl, piedodiet, tās bija mūsu valdes locekli un mūsu biedri, mēs varējām atļauties, bet pat cik jūs vēl neesat. Jā, bet laiks, kas bija paredzēts, jums tiek dots. Lūdzu, Ilze un lūdzu, Marija, nāciet. Jā, pašas. Jā, labdien vēlreiz. Un tātad par krīzes intervences pakalpojumu. Pie mikrofona, lūdzu. Tā, jā, uz priekšu būs. Tā, vienkārši, lai jūs dzird arī tie, kas klausās no attāluma. Palabi, jā. Vēlreiz? Jāpierod. Jā. Tātad par krīzes intervences pakalpojumu. Un, principā, viņš pastāv un tika izveidots 2009. gada nogalē. Tas ir tāds jau formālais formāts, jo tapa skaidrs, ka ir vajadzīgs pakalpojums, ir vajadzīga palīdzība, un mums ir visas iespējas, mums ir certificēti apmācīti speciālisti, kas strādā ikdienā ar krīzes situācijām, un tā tapa šis te pamatojums un oficiālais noformējums, jo gadījumi liecināja par lietām, situācijām, uz kurām ir jāizbrauc, kur ir vajadzīga palīdzība, atbalsts un varbūt kāds skats no malas un uz priekšu. Kas tad ir krīze, ja? Kāpēc ir kaut kas vajadzīgs, jo mēs zinām, ka mēs daudz zinām, jūs kā profesionāļi noteikti esat daudz lasījuši, studējuši, piedzīvojuši, pieredzējuši praksē situācijas, bet piekritīsiet, ka krīzes situācija parasti viņa ir diezgan pēkšņi, ja mēs te runājām par saslimšanu, par aprūpi ilgstošu, jā, tur ir citi atkal aspekti, jā, bet ir situācijas, kuras ir negaidītas, postošas, ar ļoti daudz emocijām, bieži vien izsit visbiežāk, un tā arī ir, izsit tā kā pamatu no kājām, un mums esošo resursu var pietrūkt. Pietrūkt atbalsta resursu, lai mēs varētu tikt. Tad krīzes intervences komandas, es laikam jāņem rokā ir, jā? Būs man vienkāršāk, jā. Un pirmais tāds mērķis ir varbūt, ja tās iezīmes ir to, ka šī palīdzība ir uzreiz, ir pieejama, bet un reizē arī īslaicīga. Un tas mērķis ir mūsu iespējamā pirmā brīža tāda emocionālā cietušo stabilizācija, kurā, teiksim, jā, var mazināt emocijas, stabilizēt šo te emocionālo stāvokli, un skatīties kopumā situāciju, kā mēs varam, kas ir tās palīdzības iespējas tālāk virzīt uz šo tālākās palīdzības saņemšanu, jo bieži vien tad, kad mēs nesaņemam šo te palīdzību, laikam nebija mazliet, es domāju par to, kādas sekas mums var būt un ko mēs droši vien pieskarsimies uz priekšu, ja, kāpēc tad šī palīdzība ir vajadzīga, šī krīzes intervence, krīzes atbalsts situācijās, kas pienāk un pārsteidz mūs negaidīti. Jā. Labdien visiem klātesošajiem.
Paldies, Una, ka uzaicinājāt. Jā. Paldies, Evija, par šo stāstu, ko jūs uzdrīkstējaties šeit pastāstīt. Mani ļoti aizkustināja. Un tā kā arī priecājos būt arī sociālo darbinieku šajā te vidē, jo viss, kas saistīts ar krīzes komandu, mums ir cieša sadarbība. Sadarbība tādā ziņā, ka ir iesaistīti arī sociālie dienesti, kur mēs ar lielāko prieku arī stāstīsim, kā tas notiek darbs un kā ļoti ir nepieciešama viņu palīdzība. Varbūt, ja Vilze tā kā minēja, es vienkārši gribu teikt, ka krīzē braucam tieši no šī 2010. gada 9. Jā, tātad jau cik ilgi šī sadarbība, darbojamies. Bet katru reizi man ir tāda, kā jau minēja daudzi arī runātāji, ka nevaram mēs ņemt no lapiņas, mēs nevaram ņemt to, kas ir rakstīts teorijā, un tagad braucam krīzē, ņemot vērā, es katru reizi saku, es mācos katru reizi, katrs gadījums ir unikāls. Katru reizi gan bērni, gan vecāki, gan visas iesaistītās personas, viss notiek savādāk. Un man tieši šo iesākot šķiet, ka šeit katreiz braucu un, protams, ir viss strukturēti sagatavots plāns, par ko mēs runāsim vēlāk, bet ir tas emocionālais, jo bieži vien atbraucam un ir situācija, kad komandai tieši ar kādu ir jārunā vai jāsniedz šī krīzes intervencija, viņš nav gatavs runāt. Un ziniet, pieņemam to, ka spējam būt vienkārši klātesoši. Vienkārši būt un turēt roku. Arī šī ir reizēm tāda, ka ir ļoti nepieciešama šajā krīzes intervences situācijā. Un varbūt mazliet arī to, kad man uzreiz nāca arī gadījums arī pie Maksimas, mēs bijām tie, kas arī piedalījāmies no krīzes komandas, un man šķiet, tas ir tāds liels papildus resurs priekš manas izaugsmes, papildus mums visiem kolēģiem bija būt redzēt, un kā es arī dzirdēju, kad tas arī bija stāsts par to, kad vienkārši būt, un tā jau ir palīdzība. Un varbūt mēs šeit ir uzrakstīts, kas ir tie gadījumi, ar ko esam braukuši un ar ko esam saskārušies. Tad pēkšņi bērna nāve, vecāku nāve, kur vai mēs izbraucām uz vietas, vai, kā jau es teicu, šī sadarbība ar sociālajiem dienestiem, bet plāniņu man kolēģi stāstīs atsevišķi, bet tas, kad bieži vien tā ir tāda ilgstoša palīdzība, un tad te ir sadarbība, kā darboties, ko darīt, kā nodrošināt šo pakalpojumu. Ja? Un tad mums ir ļoti vajadzīga jūsu palīdzība šajā situācijā. Jo es tā uzreiz, laikam daudz nevaru runāt. Labi, autoavārijas, ceļa satiksmes negadījumi, kas arī, kur ir iesaistītas ļoti daudz cilvēki, tas ir ne tikai ģimenes, bērni, te ir aculiecinieki, skolas, draugi, paziņas, kur tiek sniegta šī te palīdzība tādā ilgstošā laikā. Smaga saslimšana, es te jau kā dzirdēju šī neārstējamā kādas no slimībām, kur varbūt ir lūgums vecākam, lūgums no klases biedriem, kad lūdzu
kā šobrīd klases biedram palīdzēt, kā būtu labāk rīkoties, ja mēs ejam pie viņa, ko runāt, kā darīt. Tad šis arī tas ir, kur mēs braucam un sniedzam klasē vai draugiem tādu tādu palīdzību, emocionālu un šādu krīzes intervenciju izmantojam. Suicīdu gadījumi šobrīd arvien vairāk viņi ir parādās. Dažādi nelaimes gadījumi, ar ko mēs esam šobrīd saskārušies, tā ir noslīgšana un nosmakšana. Tas arī bija gadījums, kuru iesaistīti, es gribēju teikt, vairāki. Tas ir gan klases biedri, kas varbūt ir gājuši pārgājienā un redzējuši šo notikumu, tad skola, vecāki. Un tad ir šis tad, kad brauc krīzes komanda, tālāk runāsim par to plānu, kā tiek izmantots, kā tiek sadalīts pa grupām un kādai grupai katram tiek sniegta šī palīdzība. Smagas vardarbības un slepkavība. Arī šo mēs esam pieredzējuši un braukuši šādā, kas man te tagad kontekstā. Mazliet esam, mēs šeit vienkārši cik gadījumus izbraucām, jā, krīzes intervences komandas darbības rādītāji no 10. gada līdz 2025. Šobrīd. Kā mēs redzam, varbūt tas vismazākais bija 20. gadā, tad, kad bija tā mājasēde. Un atceros, cik mums arī bija tas tāds jauns izaicinājums, un izaicinājums ar ko? Jo varējām tikai attālināti. Un kā tas ir attālināti sniegt krīzes intervenciju, tas mums bija pilnīgi kaut kas jauns. Viena lieta, ka mēs braucam klātienē, tu esi kontaktā, tu vari nerunāt, bet tu esi klātesošs. Un te bija attālināti. Tas mums bija izaicinājums, bet katrā gadījumā izmantojām un sniedzām, cik bija iespēja un cik arī mums šajā laikā pieteicās. Un šobrīd varbūt teiktu, ka vairāks tas izbraukums ir saistīts ar to, ka uz vairākām dienām, tā kā bija arī Ventspils gadījums uz vairākām dienām, un pēc tam bija iespēja arī skatoties, cik ir liela kapacitāte arī braukt pie mums uz Citadeles ielu un saņemt tā kā turpmāko palīdzību, kā arī vēl ir bijis gadījums, kur izmantojām, sniedzām palīdzību skolotājiem un klasei un bērniem, vecākiem un arī atbalsta personām, lai tālāk varētu palīdzēt ģimenēm. Par to mēs atkal atsevišķi runāsim, kāpēc mēs sakam, ka ir ļoti vajadzīgs un ko mums ir ļoti labi piemēri sadarbībā ar sociālo dienestu, kur izstrādājot plānu, tiek varbūt palīdzība tādā ziņā, ka varbūt, es tagad domāju tādu pareizo vārdu meklēju, tas būtu atbalstošā veidā ģimene braukt uz mājām un varbūt atbalstošā veidā tā kā paskaidrot vai iedrošināt, varbūt es tā meklēju to vārdu, motivēt, arī man kolēģis saka, jā, motivēt, ka ir krīzes komanda un ka ir iespēja atbraukt. Jā, un ir tiešām tādi labi prakses piemēri, kur atved ģimeni un aizved un arī palīdz visu tālāko darbību sakārtot. Jā, es tā par plānu, Ilze. Mums patiešām ir ļoti laba sadarbība bijusi Daugavpils, Valmieras novadiem, kad atved... Ko? Ja? Viss labi? Laikam uztraucos par to mikrofonu. Mēs tā vadām seminārus, tad mikrofonus neizmantojam, laikam neierasti, bet labi, jā. Un tiešām ir braukuši arī uz Rīgu un nogādājuši ģimenes, kur palīdzības iespējas, tad ir iespējami lielākas un plašākas varbūt vairāk cilvēkus, jā. Kāds tad ir tas plāns saņemot gadījumu par kādu konkrētu situāciju? Mēs
noteikti stādam zinām plānu, jo krīzes situācija, kā jūs noteikti piekritīsiet, ienes zinām apjukumu, satraukumu un tādu hausu kaut kādu daļu. Es esmu kādreiz braukusi uz krīzes palīdzību uz skolu, kuru saproti, ka tā krīze tik ļoti ir skārusi visu kolektīvu, kad ir apjukuši, ka nespēja viņi pat saprast, kur varētu būt tās telpas, kas ir vajadzīgas, vēl kaut kas. Mēs, protams, saprotam, ka tā situācija ir ietekmējusi un daram, ko varam, ja? Un tas plāns lielākoties nekad nav pilnīgs līdz galam, bet viņš ir vajadzīgs, uz ko mēs balstamies pašā sākumā un uz ko balstās sociālie darbinieki, cilvēki, kas ir vistuvāk saviem klientiem, kam ir vajadzīga palīdzība, bet kā mēs zinām, krīzes situācija ienes arī dažādas tādas korekcijas un bieži vien tas plāns mainās, bet ja viņa nav vispār, tad apjukums var būt vēl lielāks. Jā, kā jau jūs arī saprotat un zinat, jā, tad izbraucam un sniedzam šo te psiholoģisko palīdzību, atbalstu krīzē, bērniem, ģimenes locekļiem, atbalsta personām, bieži vien aculieciniekiem, kā arī iestāžu speciālistiem, kas bieži vien ir saistīti ļoti tuvu, ļoti daudz, un tam noteikti ir vajadzīgi resursi, tāpēc atbalsts vienmēr ir vajadzīgs. Tiem var būt pedagogi skolā, tie var būt sociālie darbinieki sociālajā dienestā, kas strādā tiešā kontekstā, tiešā situācijā šo te situāciju un ne tikai ar to vien droši vien, vai ne? Un tas plāns ir, jā, tiešām atvieglot šos te krīzes situācijas, simptomus, varbūt emocijas, jā, tādu kopējo emocionālo stāvokli gan tiem, kas ir cietušie vai tuvāk stāvošie vai aculiecinieki, dažkārt arī atbalsta personām ir ļoti labi izrunāt kādas situācijas mirkļus, kas varbūt vieš šaubas vai varbūt kādreiz jūs notiek kā sociālie darbinieki zinat tādu verbalizācijas efektu, kad mēs skaļi kaut ko pasakam, tad atnāk mums vēl viena doma un vēl viena doma. Jā, tā kā tādas tās lietas, jā, sniedzot šo te atbalstu, jā, un tādus mazinot simptomus, mēs mēģinam saprast, kas ir tas iespējamais, kas ir tas cilvēka šī brīža resursi, kas ir varbūt iespējamās atbalsta personas, atbalsta lietas, kas var palīdzēt un kādā veidā turpināt šo situāciju. Nereti parādās vēl kādas situācijas, bet katrā, kāda informācija papildus un ko, bet ļoti svarīgi, jā, saprast, kā kā ir iespējams, cik ir vajadzīga tā tālākā palīdzība katram, lai ja mēs zinām, ka nesniedzot šo palīdzību, ka varbūt tiešām, ko arī Kalniem pāri pieminēja un vēl speciālisti, kas mēs bijām jau visi rindiņā, jā, līdzīgas lietas, ka tas var nest tiešām ļoti nopietnus tādus emocionālus, kognitīvus un uzvedības traucējumus vēlākā posmā, kas tiešām var pilnīgi negaidīt parādīties. Vai tai sērošanas procesā, kad visbiežāk kaut kas varbūt aktualizējas, bet, kā jau minēja arī, jā, daudz varbūt, daudz vēlāk, jā, galvenais ir pievērst uzmanību. Nereti mēs rekomendācijās arī rakstam pievērst uzmanību vai novērot ilgtermiņā, jo šīs pazīmes vai kaut kādas lietas, kas ir kaut kur varbūt aizķērušās aiz kādas maliņas vai paslēpušās aiz kādas stūrīša, viņas lielākoties tomēr nekur nepazūd, viņas ātrāk vai vēlāk liek par sevi manīt. Tad mums ir, jā, par to plānu, ko jau es arī teicu, jā, mums svarīgi saprast, jā, kas notika, kas ir tie cietušie, iesaistītie aculiecinieki, jo bieži vien to, ko mēs sadzirdam un saņemam šo te zvanu vai lūgumu, kad pietrūks savi resursi un vajag šo te palīdzību, bieži vien vairāk tā koncentrācija kādreiz ir bijusi uz to konkrēto cilvēku, kurš ir zaudējis vai piedzīvojis to situāciju, bet bieži vien mēs zinām, piemēram, ir arī tuvi ļoti cieši draugi, pulciņu biedri, ļoti tuvām attiecībām. Katram bērnam, katram arī tāpat kā pieaugušiem ir ļoti sava individuāla pieredze, kā pārdzīvot šīs krīzes situācijas, kuram viņi ir un kuram viņa nav. Un tāpēc ir ļoti svarīgi saprast,
kas ir tie, kas varbūt vairāk pārdzīvo, tie klases biedri bieži vien, brāļi, māsas, protams, tas ir automātiski ģimene, ja? Un tāpat varbūt arī aculiecinieki bērni, kas ir klāt, piemēram, kādos slīkšanas gadījumos, visbiežāk, kad ir vasaras, pavasara laiki un tam līdzīgi. Tāpēc tas noteikti ir tāds ļoti svarīgs. Jā, un mums noteikti ir ļoti svarīgi, bieži vien arī tā ir, kad sākotnēji situāciju izzinot, sanāk sazināties ar vairākām iestādēm, un tad katra ir gatava mums iedot numuru, kam lai mēs zvanam un piedāvājam šo palīdzību, bet mums ir jāsaprot, ka cilvēks krīzē, viņam ir ļoti grūti pieņemt lēmumu, sakoncentrēties, saprast, kas, ko, kā, tāpēc ir jābūt noteikti. Mums vajadzīga kontaktpersona, kas ir šo procesu var virzīt, kas var sazināties ar šo ģimeni, un mums ir brīnišķīgi piemēri, kā motivē, iedrošina ģimeni nākt, būt, saņemt, pieņemt šo te palīdzību, teiksim, jā, un cik profesionāli un tā tiešām kvalitatīvi var to darīt un smalkjūtīgi tai situācijā, kas notikusi. Jā, un es ļoti piekrītu Kristīnas teiktajam tikko, ka mēs noteikti ar varu neko nevaram piespiest, cilvēkam ir tiesības arī atteikt. Mēs vienmēr tādā gadījumā sakam, ka mēs esam, jūs zinat par mums, un tad, kad jums būs sajūta, ka jūs varat, vajag, gribat, noteikti sazinamies, lai ir tā sajūta, jā, man ir tā iespēja, es varu to dabūt kādā brīdī. Ļoti smalkjūtīgi un taktiski ir bijusi pamazām saziņa lielās krīzes situācijās, kad cilvēks lēnām ļoti uzmanīgi atgādinot par šo iespēju, pēc 2-3 nedēļām saka, jā, es būšu, man vajag. Es šobrīd esmu gatavs. Jā. Pat nezinu. Mums uz beigām. Jā. Jā, ļoti labi. Jā, nu, to, ko mēs jau minējām, jā, kāpēc šī palīdzības iespēja ir vajadzīga būtībā, ka viņa var tiešām nest šīs te tālajošās negatīvās sekas uz tādu tiešām zinām dzīves kvalitāti, ko mēs varam dzīvot. Jā, un līdz ar to arī tālākai adaptācijai, kā arī iepriekš jau minēja, ja, ka ir kaut kāds varbūt adaptācija pats kantā liekas sausi un terminoloģiski, vai ne, bet lai cilvēks pielāgotos jaunai dzīvē bez šī cilvēka vai bez kaut kādām lietām, kas ir zuduši šajā dzīves posmā, ja, lai varētu pielāgoties, pieņemt un turpināt un līdzsvarot šo te dzīves kvalitāti. Marija grib man, jā. Varbūt es varu izmantot iespēju uzdot jums vienu jautājumu. Lūdzu, nāciet, lai jūs redzat, ne jau uz mani, bet uz auditoriju. Nē, vienalga, kur no jums atbild, jo jūs uzrakstījāt, jā, kāds tas process būtu vajadzīgs, bet varbūt jūs varat pateikt piemēru, ka tas tā arī noticis, kāda ir ideāla krīzes intervence, kā jūs to redzat, kurā brīdī kas ko dara, kas notiek pirmajā brīdī, pēc stundas, varbūt tajā pirmajā dienā. Sociālā darbinieka loma jūs arī ieskicējāt, ir jābūt pārstāvim, jo cilvēki paši nepaprasa un tā, bet kāds tāds varbūt ir bijis no prakses ideāls piemērs, ka tas tā ir noticis tā kā, lai mēs zinām, kā ir vislabāk. Varbūt arī, bet es domāju, jūs no savas puses, kā jums liekas, jo tomēr jūs daudz esat gadījumus redzējuši. Nu, es varētu sākt tādā gadījumā, bet sākt ar to, ka ideālais gadījums, kad viss notiek pēc plāna. Piemēru, ko nozīmē notiek pēc plāna? Tūlīt es jau paldies. Man skrien ap priekšu. Piedodiet. Jā, viss. Jā, nu, redz, cik mēs aktīvi esam un entuziastiski, jā, un degam par šīm lietām, un tas viss ir vajadzīgs, un tas ir brīnišķīgi. Ideāli, nu, tā kā es šobrīd, varbūt Marija varēs mani vēl pielikt klāt, jo mēs daudz strādājam arī tandēmā. Ideālā situācija krīzes komandas izbraukumam, palīdzības sniegšanai ir tāda, ka mēs esam iepriekš sazinājušies, mēs esam noskaidrojuši visas iesaistītās personas, kas ir cietušas, kam ir vajadzīga šī te palīdzība. Strādājam gan grupā, gan individuāli. Bieži vien tie ir klases biedri ar klases grupām, ar bērniem, sniedzot atbalstu pedagogiem grupā, jā, un individuāli šie ģimenes, jā, iesaistīti tie cilvēki, bērni un viņu vecāki biežāk mēdz būt arī atbalsta personas, kas ir milzīgs resurss vienmēr ģimenei un arī patiesībā sociāliem darbiniekiem.
ka mums ir plāns, mēs visu esam uzrakstījuši, nosūtījuši, visi ierodas, visi atnāk pa laikiem, mēs beidzam konsultāciju, sniedzam atgriezenisko saiti speciālistiem, šai gadījumā, vai tas ir skolas atbalsta personāls, vai sociālie darbinieki, kas strādā ar ģimeni un kas ir iesaistīti, un tuvākajās 2 nedēļās nosūtam arī rakstiski šīs te rekomendācijas, kādas mēs esam saredzējuši turpmākās vajadzības palīdzības iespējām. Jo tas Paldies. Es vēl tiešām šis brīnišķīgais piemērs, kas bija Ventspilī, vēl papildus tam, šobrīd tātad, kā tur informācija, bet sociālais dienas sazinājās arī ar mums, bet bija viedota kāda koordinātora no mums, tad koordinēju es šo te lielo... Nē, tas mums arī ir, tātad mums ir komanda, bet parasti ir viens, kas koordinē. Un tālāk ir, sazinos ar koordinātori no tās vietas, pieņemsim šobrīd kā piemēru no Ventspils, runājam tātad, cik lūdzu ir cietušie, kam vajaga palīdzību. Es piemēram tur 10, skolas, cik ir klases, tātad visu pierakstam, kuras klases, kas ir klasē draugi bijuši. Tā, visu stāstu. Tālāk aculiecinieki, Es tā plāniņā, kas būtu ideālais. Tālāk šis, ko Ilze jau teica, visu uzrakstītais, protams, var zvanīt, teikt šobrīd šeit un tagad ir, un vajadzīga šeit un tagad lūdzu palīdziet. Tātad krīzes komandas dalībnieki arī attālināti, šis ir koordinators no tātad sociālā dienesta, kur veicam tātad arī tajā brīdī izbrauksim rīt. Piemēram, pirmdien notikums un izbrauc otrdien. Tātad arī ir iespēja un sniedzam arī attālināti. Tālāk, kā jau Ilze minēja, šo te plānu, tātad cik mums vajag klases, cik mums ir telpas, ir aculiecinieki, kur tiks sniegta, piemēram, tur ir 10 vajadzīgas telpas. Es piemēram, runāju. Mēs zinām, cik ir iesaistītie, cik vajadzētu izbraukt no krīzes komandas dalībniekiem. Tiek nosūtīts koordinatoram, un tālāk koordinators, attiecīgajā pilsētā koordinē, tad attiecīgi šīs. Vai tas tā kā būs? Jā, liels paldies. Man liekas, ka tā ir tāda ļoti svarīga norāde, jo strukturētāk esam mēs paši, jo labāk mēs varam palīdzēt īstenot plānu. Droši vien izlasīs arī autori citus resursus, kas ir gan krīzes intervences komanda, gan arī tālākajā slaidā ir uzticības tālrunis. Liels paldies jums par šo, man liekas, svarīgo atgādinājumu, ka ir šāds risinājums, un arī to, ka mums savs mājas darbs mūsu pusē arī ir jāizpilda, lai šis atbalsta krīzes intervences pakalpojumu process būtu ļoti tāds pēc iespējas veiksmīgāks. Paldies!